No vēstures, kuru vēl nav paspējuši pārrakstīt. Nacistu laikos bija kāds viņu sistēmas darbinieks, kas redzēdams noziegumus, ko veic viņa režīms, klusēja. Un pagāja garām tad, kad slepkavoja ģimenes un selektīvus cilvēkus no ebreju, slāvu un citu tautu vidus. Viņš klusēja. Kad režīms sāka vērsties ne pret tādiem pēdiņās vāciešiem, arī tad viņš klusēja. Bet, kad pienāca viņa kārta, tad nebija dūšas, un nebija sirdsapziņas, un nebija neviena, kas aizstāvētu. Šīs ir paralēles arī ar mūsu laikiem, un es pieminēšu, ka Covid afēras laikos mēs to redzējām īpaši spilgti, kad režīms vērsās pret cilvēkiem, pret ģimenēm, pret bērniem, pret tiem vecākiem tētiem un mamām, kas pastāvēja savā dzīvē saskaņā ar labāko sirdsapziņu. Šīs vajāšanas, ko režīms veic, turpinās, un šos cilvēkus neaizstāv pēc būtības neviens, atskaitot ļoti retus cilvēkus, kas neklusē. Pārsvarā tas, ko mēs redzam, šo stāvokli sauc par krupju norīšanu. Režīms realizē dažādus afēru projektus, un cilvēki to pieņem kā pašsaprotamu. Labākais, uz ko daudz ir spējīgi, tas ir paurot līdzi sistēmas kuratoriem, kas tēlo taisnības cīnītājus. Un tā viņi vazāti, te šurp, te turp, maldās un tiek maldināti. Tikmēr režīms, kā nacistu laikos, vēršās pret ļoti konkrētiem cilvēkiem. Un sava dzīves stāsta kontekstā pieminējuši arī šajā materiālā. Man kopš Covid afēras laika ir nolaupīti mani bērni. Tas turpinās jau 5. gadu, un cilvēki Latvijā par to klusē tā, it kā nekas nebūtu noticis. Es atgādināšu, ka apsūdzības pamatā, kā to liecina dokumenti, bija apstākļis, ka es visu pandēmijas laiku nelietoju lupatu, to pašu aizsargu masku uz sejas. Tā aizsākās represijas pret mani, kuras turpinās arī šajā gadā. Varām neder tas, ka kāds vai kādi atgādina šiem maitām par viņu noziegumiem, taču šie maitas ir maitas, un tas vēl ir maigi teikts. Precīzāk sakot, viņi ir slepkavas, jo viņi ne tikai pārraksta vēsturi, viņi ne tikai realizē savus mantkārīgos afēru projektus, viņi to dara kaitējot cilvēkiem, slepkavojot cilvēkus, eksperimentējot ar cilvēkiem. Šie noziegumi nav izmeklēti, taču reiz viss nāk un nāks gaismā. Mēs dzīvojam šādā laikā.